Labdien! Šodien gribēju uztaisīt ātru prototipu Angry Birds spēlei, bet VR vidē. Mēģināšu parādīt visu procesu, bet bez īpašas grafikas, kā jau tas tehniskam prototipam pienākas. Tātad vispirms uzliekam kaut kādus absolūtos prototipus, tādus tā kā pleinu, dažus cilindrus, jā, tur uzliekam tur šobrīd kaut kādus izmērus tādus, manā gadījumā tie ir tur kaut kādi 5 metri reiz 1 metrs, jā, un tad arī izveidojam attiecīgi šos te cilindrus, kas mums reprezentē šīs te kolonas, tā kā Angry Birds. Tā kā viena kolona sastāv no vairākiem cilindriem, no 2 konkrēti, tad otru mēs te tādu uzkombinējam no parastiem cilindriem, bez īpašas tur mākslinieciskās gaumes, tā vienkārši tādus. Protams, mums ir jāizveido kaut kādi materiāli, šo te kolonas materiālu, kaut kādu zaļu šobrīd nokrāsošu, lai ir vienkārši tā smuki. Kaut kādu arī zemi jāuztaisa krāsa, materiāls, nezinu, kaut kāda brunganu, kas no zemē tur varētu piestāvēt. Tas viss ir nebūtiski, jā, tātad, kā tas izskatās, tas viss šobrīd ir tikai un vienīgi, lai varētu sākt kaut kādu darbu. Tagad pieliksim packages, Unity packages tieši priekš XR, jo es sāku tīru projektu bez šīm te pakām, tad pievienošu XR Oculus, tas ir OpenXR pluginu. Jā, tad OpenXR pluginu un Oculus XR pluginus. Attiecīgi tas pievienos mums arī jauno input sistēmu, protams, bet nokonfigurējam arī mūsu XR šo te sistēmu, tad uzliekam, ka mūsu profils ir OpenXR, attiecīgi pievienojam Oculus kontrolierus, jo man ir Oculus brilles, safiksojam visas kļūdas, ja tās rodās te kaut kādas tur ir, jā, un attiecīgi sākam veidot pašu XR tā kā body. Uztaisam jaunu game objektu, ko es nosaucu par XR. Izveidojam XR manager skriptiņu, kuru aizpildīsim pēc tam. Šobrīd viņš ir absolūti tukšs. Izveidojam pivotu, zem kuru paliekam kameru. Attiecīgi kamerai uzliekam input actionus tieši XR-am, tracket driver, tracket pose driver, un attiecīgi nodefinējam šos te bindingus, kas ir nepieciešami, lai varētu lasīt kameru. Tātad center eye position, tas ir pati pozīcija, jā. Un attiecīgi arī center, tas ir vienkārši device rotation, jā, tātad HMD device rotation. Un principā mūsu headsets ir gatavs, lai darbotos, jā, tad izveidojam vēl rokas, left hand un right hand, kaut gan šī konkrētajā projektā es šīs te rokas praktiski neizmantošu, bet nodefinēšu arī šos te tracket pose
tracket post driveri, attiecīgos bindingus uzstādīšu, lai vienkārši, ja nu pēkšņi kaut ko es izdomāju, tad man tos arī varbūt vajadzēs. Ja? Tad attiecīgi left hand controller pozīciju un left hand controller attiecīgi rotāciju. Ja. Un tas pats mums arī jāizdara ar kreiso roku. Un turpinājumā tad mēs pieliksim mūsu tā kā ķermeni, ja, tad pirmkārt mums ir jāuzliek šīs te body, kas būs vienkārši kapsula, izmantosim vairāk šo te kapsulu collideru, šobrīd uzliekam viņu vienkārši tā, lai viņš mums tur ir sākumā, un attiecīgi pašam XR-am mēs izmantojam rigid body, kuram mēs nohaidojam šos te rotācijas. Es te domāju arī, vai nohaidot X un Z pozīcijas, bet acīm redzot nevajag. Palaižam projektu, skatāmies, jā, šobrīd visa fizika mums darbojās, attiecīgi šobrīd mēs varam veidot skriptu, kas mums palīdzēs šo te kustību uz augšu un leju, uz leju veidot. Tātad vispirms mums vajadzīgi, protams, pat input actions. Tad input action. Nosauksim to par move, vienkārši šobrīd pievienojam arī uzos, jā, tātad input system. Noteikti neaizmirstam, ka mūsu input action ir jāpievieno, jāpalaiž, jāenable on enable un jādisable on disable. On disable, protams, nav svarīgi, bet on enable palaist move ir svarīgi. Attiecīgi izveidoju mainīgo, kurā es vienkārši nolasīšu šīs te joystick vērtības. Attiecīgi tur move, ja, tā kā joystick vērtības mums ir vektors 2, tad attiecīgi šīs te joysticks arī būs vektor 2. Kā jau es teicu, on enable neaizmirstam. Tad mēs arī to enablojam. Attiecīgi arī es parasti izveidoju arī on disable, ja tomēr kaut kādā brīdī mēs kaut ko tur disablojam. Attiecīgi šo te move action es ņemu right joysticka tracking, thumbsting, jā, tas ir joysticks, jā, viņi te ir nosaukuši par tādu to. Attiecīgi mēs šeit arī redzam, ka viņš arī kustās kaut kādā vērtībā. Un tas, ko es te gribu izveidot, tas ir sistēmu, ka tad, kad joysticks ir uz augšu, tad mēs tā kā palecamies, ja, un tā sistēma ir tāda, ka tad, kad mēs turam šo te joysticku, mēs nevaram palikties, viņš tā kā darbojas tā kā poga. Mums ir jāatlaiž vaļā šo te joysticku, tikai tad mēs varam darboties tā kā vēlreiz, jā. Tāpēc šeit es izmantoju divus mainīgos. Sākumā es domāju, ka iztikšu ar vienu, bet tomēr vajag nepieciešami divi mainīgie, kas man pasaka, ka leciens jau ir izdarīts, jā, un tātad vēlreiz mēs nevaram palikties. Ja. Tātad šobrīd es izmantoju šo te rigid body add force. Tātad viņš ir up, ja, un tas ir kā force, kā impuls, ja, tātad, lai nebūtu kā
nedarbotos visu laiku nepielieku visu šo te forsu, bet tikai kā šo te impulsu. Attiecīgi nodefinējam pašu forsu, lai to varētu vieglāk mainīt. Ja? Te jau es noteikti nepareizi viņu esmu par lielu pielicis, ja? Bet tomēr tā tad šeit ir šīs te forsa. Kā jau es teicu, man nepieciešams vēl viens mainīgais, ar kuru es kontrolēju, vai leciens jau ir noticis. Ja? Tāpēc arī attiecīgi šeit mums notiks pārbaude, vai ja leciens vēl nav noticis, tikai tad mēs palecamies un attiecīgi forsādi, ja? Tā tad ir false. Un arī pie joysticka palaišanas mēs šo te force atbrīvojam. Šeit man ir kļūdiņi, ja force add jābūt ir true, nevis false. Jā, tā tad. Un attiecīgi šobrīd, ja palaiž projektu, tad tas leciens notiek, bet šajā gadījumā force man ir uzlikts 1, kas ir nepareizi, jā, kā redzam, ja pamainām force, tad arī leciens notiek korekti. Šo te force, šo te stiprumu mēs varam te mainīt, pielāgot, ja kādu mēs tur gribam. Tagad mēs veidosim pašu pasaules tā kā kustības skriptu. Mēs viņu nosauc par world move. Tad tas mums tā kā pārvietos mūsu zemi. Ja? Tātad es šeit taisīju tādu sistēmu ļoti vienkāršu. Mans pasaules sastāvēja no 3 čankiem, kuri vienkārši maina savu secību atkarībā no tā, kāda ir šo te pozīcija. Man pasaule visu laiku kustās vienādā ātrumā, un līdz ar to šī te pārbaude jānotiek par katru čanku, kad tas ir sasniedzis kaut kādu gala vērtību, un tad attiecīgi tas izmaina šo te čanka pozīciju, ja, tātad uz sākumu. Bet šobrīd mēs vienkārši pārvietojamies kaut kādā konstantā ātrumā, ja, kā redzams, pasaule vienkārši kustās, ja, mēs attiecīgi varam šo te redzēt. Tātad šo te visu es gribēju pārvērst par tātad attiecīgi prīfabu. Šobrīd sakārtoju vienkārši kolonas, daudz maz, lai viņas ir kaut kādā vienādā attālumā, bet savukārt kolonu augstumu es attiecīgi veidošu bišķiņ vēlāk. Šobrīd, jā, kā jau es teicu, jā, šobrīd šo te čanku mēs nosaucam es viņu nosaucu par worldu, izveidojam 3 tātad čankus, attiecīgi viņi atrodas kaut kādās pozīcijās, ja, pirmais čanks ir 0 pozīcijās, nākamais čanks ir plus 50 šīs te vienības, un trešais čanks ir attiecīgi mīnus 50 vienības, jeb metri pa Z asi. Tāda mums ir šī te pasaule, izveidojam tagad pašu pasaules šo te kopīgo, tā teikt, kustības modeli, ja, kuram pievienojam mūsu uzrakstīto skriptu, kuram mums ir šis te ātrums, attiecīgi šos te čankus paliekam zem mūsu pasaules, ja, un šobrīd uzrakstam vienkārši attiecīgi šo te pārbaudi čankiem, vai tie ir sasnieguši šo te vērtību. Tātad, ja vēlreiz atgādināšu, ja čanka pozīcija, tas ir Z pozīcija, ir mazāka par mīnus 100, ja, tātad gadījumā mēs uzskatām, ka tas ir sasniedzis savu apakšējo robežu, un attiecīgi viņš pārvietosies uz sākumu. Ja. Jā, šajā gadījumā noteikti jāizmanto lock
lokālā, nepareizi, man jāizmanto ir pozīcija, nevis lokālā pozīcija. Jā, jo pasaule nepārtraukti kustās, un attiecīgi lokālā pozīcija būs cita nekā šī te pasaules pozīcija. Tad no sākuma nolasam šo te pozīciju, lai mums X un Y pozīcijas nemainītos, ja, un tikai Z pozīciju nomainam, ja, uz attiecīgi 50, ja, man liekas, ka plus 50 jābūt. Un attiecīgi šo te pozīciju piešķiram atpakaļ mūsu, jā, te ir plus 50. Un tātad palaižam, paskatāmies, kā tas viss izskatās dzīvē, kā mēs redzam, pasaule kustās, ja, centrā mums tur ir mūsu objekts, un tagad, kad transforms ir sasniedz šo te -100, viņš atkal pārlec uz sākumu, un tā šis te cikls var notikt bezgalīgi. Tā, tagad izveidosim modelīti priekš chunk, lai mēs varētu randomizēt attiecīgi kolonas mūsu. Ja, piešķirsim šo te chunk skriptiņu mūsu prefabam, un attiecīgi šeit es gribēju pārvērst, ja, tātad lasīt nevis chunkus, nevis transformus, bet chunkus, ja, kas man nācās nedaudz pārrakstīt šo te cikliņu, un pašās beigās tas nozīmē to, ka ja chunks maina savu pozīciju, tad mēs attiecīgi izveidojam pasaules tā kā pārēķini, iztaisam jaunu funkciju rebuild, kuru attiecīgi es šajā te chunkā nodefinēju, ja, tātad izveidojam šīs te kolonas, kurām mēs mainīsim šo te Y pozīciju randomizēti. Te ir jāsaka tā, ka arī te tā kādu brīdi es vēl te domāju, kādā veidā taisīt to randomizāciju, bet beigās es paskatījos, ka parasta randomizācija strādā ļoti labi, bet gribēju kaut kādu Perlin noise paņemt, bet izskatās, ka nav nekādas vajadzības. Tātad šobrīd vienkārši konstatēju, kas ir zemākā vērtība, ierakstīšu šo kaut kādā mainīgajā, vektoru 2 mainīgajā, kas ir delta, ja, kur es arī norādīšu zemāko un augstāko vērtību, kādā viņš var atrasties. Ja, zemākā manā gadījumā ir mīnus 1,75, un augstāko es paskatīšos un pierakstīšu, kāda ir tā vērtība. Tātad paceļam uz augšu kolonu, kā redzams, jā, kaut kur 2, man liekas, ir tā labākā vērtība, ja. Attiecīgi pamainīšu arī pašu kolonu izmēru, ja, lai kolonas ir tā kā lielākas, un attiecīgi arī izveidošu kolonai prefabu, lai kaut kādu maiņu gadījumā viņas tur viegli varētu nomainīt. Ja. Atgriežam kolonām visām savas iepriekšējās pozīcijas. Šajā gadījumā man visas pozīcijas vienkārši pieplusojās 10. Tas ir, lai būtu vienkāršāk, ja, tad arī notiks šī te seamless darbība, jo starp pēdējo un pirmo kolonu būs arī 10 metri, un attiecīgi šie te attālumi būs vienmēr vienādi. Lūk, un tātad šīs te kolonas mēs nodefinējam šajā te masīvā attiecīgi, un viss, kas man ir jāizdara, ir jāveic šo te kolonu tā kā pozīciju pārēķins, ja. Šeit vienkārši es paņēmu arī to random delta, ja, tad starp delta x un delta y.
attiecīgi sākumā nolasu lokālo pozīciju, lai viņš nostātos, un kā redzams jau darbojās, šie te visi pie rebuild attiecīgās pozīcijas tiek nomainītas. Jā, kā jau es teicu, tīri labi mainās, neprasās nekāds tur perlini, bet ja nepieciešams kaut kādas tur precīzākas lietas, tad tomēr varbūt vajag izmantot arī kaut kādu šo te perlinu funkciju. Tagad izveidošu triggeri, kas man uzskatīs, ka es esmu izgājis cauri kolonnai. Jā, tur var veidot dažādas sistēmas, bet man likās, ka vienkāršākā ir vienkārši izveidot on trigger enter, tad, kad es nosaucu šo te konkrēto triggeri par score, tad attiecīgi pārbaudi, jā, man šis te triggers ir saskāries, tad attiecīgi palielinu arī score, izveidoju arī attiecīgi score mainīgo, tas ir, lai attiecīgi skaitītu mūsu sasniegumus. Ja? Tad, kāpēc es izmantoju šādu te sistēmu? Tāpēc, ka vienkārši es gribēju arī ierakstīt uzreiz izmainīto rezultātu tā kā tekstā, kuru, jā, es tur nodefinēju kā skora teksti, ja? Un attiecīgi šajā te set score funkcijā man attiecīgi arī uzreiz ierakstīsies šī ta vērtība teksta laukā. Jā. Lūk, te izveidoju tādu minimālu UI lodziņu, ja, kurā es te attiecīgi ierakstīju šo te, bet beigās es izdomāju, ka bišķiņ jāpaplašina šis te UI loks, un attiecīgi man es gribēju saskaitīt arī tā kā cik reizes es esmu kļūdījies, jeb šo nāvītes, ja, cik man ir bijušas. Tad attiecīgi izveidoju šo te UI. Tādā veidā bišķi te pārregulēju, uztaisīju kaut kādas citas krāsiņas. Nu tā, paķēpājos. UI man veidot ļoti nepatīk, it sevišķi VR vidē, bet kaut kas jau prasās. Izveidoju arī jaunu rebuild funkciju, kas izpildās tad, kad es nomirstu, tad attiecīgi notiek pasaules tā kā pārēķins, iestādīšana iepriekšējās pozīcijās, mēs noliekam pašu pasaules pozīciju sākumā, vektors 0, un attiecīgi pārēķinam visus čankus uz esošajām pozīcijām. Tādējādi, ja, tad, kad mēs attiecīgi nomirstam, tad arī attiecīgi tiek izsaukt šī te funkcija un attiecīgi pārēķinās visi šie te čanki, jā. Un attiecīgi šo te pasaules funkciju mēs izsaucam tajā brīdī, tad, kad mums ir kolīzija ar kolonu. Man notiks tajā brīdī, tad, kad notiks sadursme ar kolonu, respektīvi mēs nomirstam, tad attiecīgi mums ir nepieciešama arī pasaules rebuild. Un attiecīgi izveidoju šo te rebuild funkciju, nomainu kolonām tagu uz attiecīgi kolonas, lai nepiesārņotu pasauli, es nomainīju arī zemi uz šo te pašu tagu, un tas nozīmē to, ka sadursmes gadījumā, ja mēs tad varam pārbaudīt, vai šīs te kollaidera sadursme tags ir kolona, un tikai tādā gadījumā mēs veicam šo te pārbaudi. Viņa it kā tik mazā projektiņā ir lieka, bet katram gadījumam labāk, lai ir. Mazums sadursies ar kaut kādu UI elementu, vai pieņemsim tur rokām, vai vēl kaut kas. Tātad, jā,
mums nav šīs te kolaideres, un attiecīgi šeit mēs arī varam pārbaudīt, jā, ka tā tad, redz, kur tad, kad viņš sadurās, mums zeme attiecīgi pārreikinās. Nu, protams, man tas bišķiņ nepatika, jo notiek baigā raustīšanās, es tāpēc nolēmu ieviest UI tādu elementu, kas mums sākumā uztaisīs kaut kādu lodziņu, ja, tā kā sākuma lodziņu, un tieši tāpēc es ieviešu šo te aktīvu mainīgo, kur, ja mums ir aktīvi ir false, tad mēs nedaram neko, ja aktīvi ir true, tad mēs sākam darbību. Attiecīgi, izveidoju UI elementu, ja, tad gribu to izveidot uz attiecīgi B taustiņu nospiešanu, tāpēc izveidoju jaunu input action, kuru nosauc tātad par start butonu, un attiecīgi atkal neaizmirstot on enable, on disable, enablot šo te action, ko es parasti pats ļoti bieži aizmirstu, un tad brīnos, kādēļ man tas viss nestrādā. Tad noteikti jābūt ir šīm te enabled vērtībām. Attiecīgi pielieku bindingu. Bindingu šajā gadījumā es izmantoju tad labās rokas, tas ir B butons, man liekas, ka tas ir sekundārais butonis, jā. Vai primārais, jā. Nekad viņiem neatšķiru, bet man liekas, ka sekundārais beigās bija pareizā vērtība. Attiecīgi pēc tam izdomāju, ka man vajag uztaisīt arī kaut kādu indikāciju, ka šī te poga ir nospiesta, un man parādās kaut kāds progress. Te vienkārši ar image elementiem izveidoju progresu bāriņu, ļoti elementāru, arī ar visa standarta līdzekļiem, tad pārslēdzot šim te image elementam image type uz šo te. Jā, te mēs vienkārši, lai viņš bišķiņ mums priekšā atrodās, jā, tad filed, tad mēs redzam, jā. Papildināju vēl ar dažiem elementiem, jā, dažiem šiem te elementiem, lai šīs te aizpildījums būtu tāds tā kā smukāks, jā, nevis tā kā vispār pilns, bet tā kā kaut kāda strīpiņa progresa. Nu, lūk, tāda man te beigās izskatījās. Attiecīgi šeit uzrakstīju funkciju, jā, ka ja ir starta butons nospiests, tad attiecīgi mums arī mainās visas šīs te vērtības. Jā. Tātad pirmkārt es izveidoju tas, ka mūsu body ir kinematikas, lai tas neveidotu kaut kādu kustību tajā brīdī, kad spēle ir nopauzēta. Un beigās ieviesu arī tā kā max score vērtību, kura man parāda, kāds ir maksimālais mūsu rezultāts, kādu mēs esam sasnieguši. Tātad šeit arī attiecīgi nelielas izmaiņas UI elementā. Jā, piešķiram visas tās vērtības, un šeit mēs redzam, jā, ka attiecīgi mēs šeit šādi arī lecam. Jā, tātad, un attiecīgi mūsu parādās mūsu butonis, kas ļauj iepauzēt spēli, pirms mēs viņu tā kā sākam. Vēl pēdējie, tā teikt, pēdējās skices uzlikšu kaut kādas gar ceļa mājām, tā kā mājas kaut kādas, nu, tas vienkārši arī kaut kādi šie te paši kubi,
neko sarežģīt es tur netaisīšu. Vienkārši, ka viņš ir. Jā, to apmēram tādā veidā uztaisīju kaut kādus dažus atsevišķus materiālus, lai bišķiņ tas viss atšķirās un attiecīgi noduplicēju to visu uz otru pusi un tā arī izskatās. Vēl jāuztaisa tātad debesis, lai arī atsitoties pret augšu, lai arī tur man notiek attiecīgi vienkārši noduplicēju zemi un attiecīgi pamainot viņai virzienu un uzliekot jaunu tekstūru. Šī mums būs tā kā debesis. Ja. Tad debesis es uzliku bišķi tā kā transparentas, lai tā kā būtu. Jā, vajadzētu kaut kādus mākonīšus uzzīmēt, bet būs arī priekš prototipa arī būs pietiekami labi šādi. Uzliekam šo te debesis lielākas, tikai vizuālajam efektam, lai tā kā, un tāda apmēram arī izskatās mūsu tā kā gala variants, jā. Tad varam pamēģināt. Uzreiz pateikšu, ka Angry Birds spēlētājs es arī oriģinālajā spēlē esmu slikts un virtuālajā realitātē man arī diezgan slikti rezultāti. Protams, ka te vajadzētu vēl paizstrādāt pie šīm te dažādiem uzlabojumiem, varbūt palēnināt krišanu, varbūt pātrināt lekšanu, respektīvi atrast to labāko veidu, ja, jo man tur ir entie mēģinājumi, ja, kaut kādi 20, 30 mēģinājumi, līdz es varēju vispār kaut ko sasniegt, ja, kaut kādu rezultātu, kaut kādus tur 9 šis ir mans labākais gājiens, bet vienalga, jā 9 kolonas es tā kā pieveicu. Tā kā tālūk, paldies par uzmanību, jā, varbūt vēl bišķiņ kaut ko papildināšu citā projektā.